Labdien! Šajā apmācību video tiks pastāstīts un parādīts, kā pievienot jaunu informācijas resursu un aizpildīt kārtītas sadaļu pamatinformācija valsts informācijas resursu sistēmu un sadarbspējas sistēmā jeb saīsinājumā VIRSIS. Resursu kartītes aizpildāmas un labojamas, izmantojot lietotāju lomu resursu vadītājs. Resursu kartīšu izveide un aprakstīšana notiek VIRSIS vienotā reģistra sadaļā resursi. Vienotais reģistra sadaļā resursi noklikšana uz pogas, pievienot jaunu ierakstu. Jaunizveidotajā kartiņā izvēlas kartītes veidu informācijas resurss, atrodas kartiņas augšpusē. Jauna informācijas resursa kartiņas reģistrēšana. AILE resursa status lūdzam izvēlēties opciju lietošanā. Tādējādi norādot, ka informācijas resurs tiek lietots jūsu institūcijas pamatdarbības procesos vai nodrošinātajos pakalpojumos. Citas izvēles attiecināmas uz informācijas resursiem tikai izņēmuma gadījumos, piemēram, ja saskaņošanas procesā ir normatīvais akts, ar kuru informācijas resursu plānots izveidot projekta ietvaros. AILE resursu oriģinālais identifikators. Datu turētājs var norādīt savā sistēmā norādīto identifikatoru, lai veicinātu datu sasaisti ar VIRSIS sistēmu. AILE nosaukums. Šeit jūs izveidojat resursa nosaukumu. Vēlams to veidot lakonisku, raksturojot resursa pielietojumu. AILE īs apraksts. Veidojot resursu, lūdzam tam pievienot īsu aprakstu. Lūgums aprakstu rakstīt no biznesa prizmas. Tādējādi nodrošinot, ka VIRSIS lietotāji ar dažādām zināšanām ir spējīgi izprast konkrētā resursa būtību vai saturu. AILE atslēgas vārdi. Lūdzam pievienot atslēgas vārdus, pēc kuriem visbiežāk tiek meklēts konkrētais informācijas resurss. AILE iestādes kontaktinformācija jānorāda iestādes adrese un kontaktinformācija, telefona numurs un oficiālā e-pasta adrese. AILE resursa piederība lūdzam norādīt, ka minētais resurss ir pašu. AILE nodrošināšanas veids. Norādiet, ka informācijas resurss tiek izveidots pašu spēkiem. AILE pielietojuma veids. Jānorāda, vai informācijas resurss tiek izmantots pamatdarbībai, ja resursu pielieto iestādes funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai. Pakalpojumu sniegšanai, ja resursu izmanto iestādes pakalpojumu sniegšanai. Kombinēti, ja resursu pielieto abu iepriekš minēto pielietojumu veidus. Informācijas resursam pakalpojumu veidu atbalstam nepielieto. AILE informācijas sistēmas. Jānorāda, kura ietvaros tiek veidots informācijas resurss. Šī AILE aizpildāma, lai nodrošinātu datu sasaisti VIRSIS sistēmām. AILE resursa apakšveids. Lūdzam norādīt valsts informācijas sistēmas reģistrs, ja informācijas resurss ir izvietots valsts informācijas sistēmā. Institūcijas informācijas sistēmas reģistrs, ja informācijas resurss izvietots institūcijas informācijas sistēmā vai cits. AILE datu juridiskais status. Jānorāda, vai informācijas resurss ir ierobežots pieejamības informācija vai vispār pieejama informācija. Bāzes reģistrs. Jānorāda, vai jūsu aprakstītais informācijas resurss ir pieejams kādā no bāzes reģistriem. Ar šo pēdējo darbību esat aizpildījuši visas nepieciešamās
Pamat informācijas ailes informācijas resursa kartiņas 1. sadaļā. Paldies, ka skatījāties šo apmācību video un tiekamies jau nākamajā. Uz redzēšanos!